Čau visiem, Mārtiņš šeit un sveicināti atpakaļ manā YouTube kanālā. Tātad šodien mēs parunāsim par 2018. gadu. Tad tā ir situācija, ko mēs vēlamies aizmirst un nevēlamies vairs savā dzīvē. Tā ir lieta, kas jāizmet pa logu un vienkārši jāizmirst. 2018. gads priekš manis bija vēlīgi. Tieši tāpat kā mani mati pašlaik. Mani mati is a mess. Tieši tāds pats bija arī 2018. gads. Yay! New Year, New Me. Es ceru, ka man būs šogad New Year, New Me, jo pagājušajā gadu... Tad es pagājušo gadu sāku ar 2 mēnešu noslimošanu, kas nebija ne fun, ne fresh. Man bija plauškarsonis, man bija kaut kāds asmas uzplūdums or something, I don't know. Man vajadzēja elpot tādu sūdu vienkārši, gan katru dienu. Un plauškarsonis is not fun. Un es nezinu, man bija kaut kāds, es nezinu, kas man bija. Es tiešām nezinu, kas man bija, jo man tā arī daktars nepateica, kas man bija. Es pats nesaprotu, kas man bija, bet būtībā es daudz klepoju. Un es klepoju tik daudz, kā es vēmu. Es negribu to novēlēt nevienam, jo tas bija šausmīgi. Es biju pie Ketijas, un es pie viņas pēdu, un es izgāju ārā, un es pagāju bišķīt uz priekšu, un es turpat ceļmalā izvēmos, jo es tiešām nezinu, kāpēc. Un es negribu, lai kāds vispār kaut ko tādu piedzīvo, jo tas bija tiešām šausmīgi. Un tas bija tāds tumšais posms, un es sapratu, ka ar tādu gadu sākumu pats gads nebūs diezgan spožs. Pēc tam nāca pavasaris. Kas bija pavasarī? Pavasarī es neatceros, jo tā bija skola, un man bija gan jau kaut kāds blackouts, es neko neatceros, ko es darīju. Tad sākās vasara. Es vasaru sāku ļoti labi. Es vasaras sākumā biju uz Horvātiju, kas bija ļoti nice. Es iepazinos tuvāk ar dažiem cilvēkiem, kuriem man likās, es nekad neiepazīšos tuvāk, bet surprise bitch. Un man patika Horvātija. Fun fact, tā bija pirmā reize, kad es biju uz kādām siltajām zemēm, kaut kur ir palmas. Un es pirmo reizi dzīvē redzēju palmu, kas aug no zemes, nevis kaut kādu, kuru depo var atrast kaut kādā podā. Jā, es zinu. Es peldējos zilā ūdenī, es peldējos visu laiku, es biju apsēsts ar peldēšanos, es vēl projām esmu ļoti patīk peldēt, bet peldēt zilā ūdenī, kad fonā ir kalni, ir vienkārši tāds jās. Tad es atbraucu mājās no Horvātijas, un tieši nākamajā dienā man bija dzimšanas diena. Un Latvijā bija apmācies, vēss un lietains. Tad jūs saprotat, cik ļoti man bija jāsmanā dzimšanas dienā. Paula, mēs kaut kādi 5 cilvēki sēdējām. Mēs kaut kādi 5 cilvēki vienkārši sēdējām manā mājās divāna un aizgājām uz parkam, un reāli tas bija viss. Mana dzimšanas diena bija reālā depresijā, kad es atbraucu no Horvātijas, kur bija silts, karsts, labs ūdens, kaut kas tāds. Es atbraucu uz reāli kaut kādu bedri. Sorry, Latvija, love you the most, but tī. Un, jā, tā bija deju svētki. Deju svētki was nice. Man šitie nepatika tik ļoti kā pagājušie bērnu jauniešu deju svētki, kuros es piedalījos, kuri bija 2015. gadā. Tas koncerts līdz varavīgs netika. Jā, man tas patika daudz labāk nekā, kas bija pagājušā vasara. Viņi bija forši, bet nebija tik ļoti tas deju svētku feelings, kā bija pagājušajos divos, jo šie bija mani 3. deju svētki. I know. Bet, jā. Tad bija pozitīvus, ko jūs redzējāt manā vlogā, un tad sākās periods, kad es jau sāku vlogot. Lai gan tas pozitīvs vlogs bija tikai kaut augusta beigās, ja nemaldos, es ieliku, bet es jau biju vlogojis, jā, no vasaras vidus, un kāpēc es neliku ātrāk tos video, bija tāpēc, pirmkārt, es nebiju sure of myself, es nezināju, vai kādam patiks, un man bija tāds likt, un plus arī mans dators ir reāli miskasti man pirmo vlogu, es viņu filmēju uz 60 fps, un, ja jūs aiziet apsīties, viņš ir tāds vairāk smooth. Ja tie, kur nezinu, kas 60 fps, tas ir kad video ir vairāk tāds
neraustīgāks, tāds kludāks, you know what I mean? Un man dators nevarēja pavilkt 60 FPS. Tā kā that's nice, es pārgāju uz 24 FPS un tāpat nevaru neko uzticot, tā kā tad man Artūrs nepiespied, man bija tāds likt, nelikt, un Artūram bija tāds, taču bļāviens lietas, un man bija tāds, ok, labi, fine. Un es ieliku, un it was ok. Tad šis ir tas gads, kad es tā kā sāku YouTubeot, you know. Lai gan ir pagājis tikai kaut kāds pusgads no augusta. Tūlīt būs pusgads, un tas man ir tāds ko, jo man reāli liekas, ka es YouTube'ās tikai kādu nedēļu, nopietni, un tas pagāja ļoti ātri. Pēc tam nāca skola. Es gāju ar domu, kad es 11. klasē tā kā centīšos, būšu gudrs, ielikšu visu savu dvēseli mācībās un vēl būšu labas atzīmes. Jā. Izrādās, ka skola man iedzina vēl lielākā depresijā. Man vispār nepatīk nekas, ko es skolā mācos. Es zinu, tas ir slikti. Visām tantēm būs tāds, jāmācās, oh my god, es zinu, ir jāmācās, bet tā kā tas, ko es vēlos apmēram darīt, to skola man nesniedz. Tā kā es nezinu, ko es tajā iestādē esmu pazaudējis, bet es centos un es knapi tiku cauri šim semestrim. Oktobris nekas nebija. Novembris arī nekas nebija. Tā kā nekas vēl es uzfilmēju video ar Lotu. Highlights of my rudenis un jā, es cenšos atcerēties, kas rudenī notika tāds nekas. My life is boring, oh my god. Kāpēc katru reizi, kad es filmēju, man paliek nenormāli karsti? Tā kā es 2019. gadā gribu cool down a bit, tas neklausījās pareizi, ak Dievs. Un tad decembrī arī nekas nenotika normāls. Ziemassvētki, kaut vai pēc 5 gadiem beidzot Ziemassvētkos bija sniegs, man nelikās, ka ir Ziemassvētki. Es nezinu, man šogad tiešām nebija tāds Ziemassvētku feelings. Man bija kaut kādā oktobrī, novembrī tāds, jā, all I want for Christmas, bet Ziemassvētkos man nebija. Un es tiešām nezinu, kāpēc, man vienkārši nebija. Ziemassvētkos dabūju tādu cool stuff, kas palīdzēs man uz video uztaisīt tādus krutākus, tā kā šis apgaismojums, jums pagaidat. Redzat, es varu tā kā uzlikt viņu gaišāku un es varu nolikt tumšāku. Tas ir galda lampas, bet tā kā stil ļoti labs priekš video. Tā kā tā. Un tad, kas vēl tāds kruts notika 2018. gadā, es gribēju teikt 2019. Oh my god. Tātad cilvēki ēda taidpodus. Es nesaprotu, kā tā kā es tiešām, ejot uz skolu, arī apsveru tā domu apēst taidpodu, jo vienkārši what the fuck. Tad nākamais, kas notika, Kylie Jennera noslēpa no visiem savu grūtniecību. Pēc tam iznāca ar savu coming out video YouTube'ā. Man ir piedzimis bērns, Stormija, jās. Es viņu heitoju, tas nebija tā kā, es zinu, ka izsās, kas heitoju, bet nē. Ak, Dievs, es pavisam aizmirstu, bet Walmart puisītis, tas tur arī notika šogad. Tas Jodeling Kid, viņš notika šogad. Es pavisam aizmirstu viņa eksistenci. Tā mīmi strādā reāli. Kaut kas, kas ir mīms uz kādu laiku, un visiem tāds wow, pēc laika vienkārši jūs to cilvēks aizmirstat. Bet still, būdams tik jauns, viņš tā kā daudz ko sasniedz. Good for him. Es arī es tā kā tiešām nevaru neko sliktu teikt, jo es vēlētos būt viņa vietā. Atcerieties to kleitu, par ko viss strīdējās. Oh my god, balta vai zelta vai zilo melna. Un kaut kas līdzīgs notika arī šogad. Es pavisam biju aizmirsts par Jenny un Laurel. Tā kā Laurel. Ko jūs dzirdat, komentējiet apakšā. Es dzirdēju visvairāk Jenny, tā kā ko es dzirdēju, bet dažreiz arī Laurel. Tas bija ļoti jocīgi, bet visvairāk man bija Jenny. Sorry, ka es skatos tur, man vienkārši dators priekšā, es skatos, kas notika šogad. Un FIFA notika World Cup, es neskatījos. Tad notika In My Feelings Challenge. Are you riding? Say you never hit or miss, I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet does he kiss ya? He gon' find another girl and he won't miss ya.
pats Dievs, visu radītājs, lielais kungs. Es nezinu vairāk sinonīmus, nolaidās no debesīm un iesvētīja mūs visus ar vienīgo vislabāko Noah Centineo. Es pateicu pareizi, jā, ceru. Tad iznāca filma To All the Boys I Loved Before. Es noskatījos, man patika, bet man labāk patika filma, kur ir Sierra Burgess is a Loser. Es nezinu, man viņa patika labāk nekā tā pirmā. Un abās filmās viņš piedalījās, un... Laikam tāpēc man tik karsts šeit paliek. Cardi B ar Nicki Mināžu centās, ko viņas centās, es nezinu, bet viena otrai meta ar kurpi. Kaut kas ļoti līdzīgs notika pie mums Latvijā. Bet iconic. Sorry, ka pēkšņi video beidzās, jo man kaut kas notika un man vajadzēja nopauzēt filmēšanu un nākt apakaļ un turpināt filmēšanu. Tātad, pie kā mēs palikām? Tātad pēdējā lieta, kas noslēdz šo gadu un bija tik ļoti foršs notikums, bija vēl viens ļoti labs šī gada apskats. YouTube Rewind. Tātad YouTube Rewindam likās, viņam vienkārši likās, viņš centās, es nezinu, ko tieši viņš vēlējās panākt, bet YouTube Rewinds, man personīgi viņš nelikās tā kā slikts, man likās tāds, varēja būt labāks, man ļoti nepatika pagājušā gada, bet šī, man nepatika 17. gada, bet 18. gada man likās vēl, varētu būt labāks, bet YouTube Rewinds kļuva par most disliked video YouTube'ā ar 15 miljonu dislikeiem. Tātad YouTube pats uztaisīja video un to YouTube video arī visu laiku dislikeoja. Es tiešām nezinu, ko tie, kas taisīja to Rewind, gribēja panākt, bet tas bija tāds ļoti labs, vai teiksim slikt. Tas bija piemērots nobeigums šim gadam. Sliktam gadam slikts nobeigums. Tātad vēlamies priekš 19. gada. Tātad. Thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my... Tad, ko mēs vēl vēlamies 19. gadā? Mēs vēlamies boyfriendu. Tas būtu ļoti labi. Mēs vēlamies prieku. Ir skola, tad, prieks izpaliek, prieks, gan jau nebūs, bet mēs vēlamies mazāk depresīvu. Es vēlos mazāk depresīvu par skolu. Es vēlos, ko es vēlos priekš YouTube, es vēlos labākus video un kad es lieku biežāk, jo mans dators ir sūds, tad es ceru uz labāku datoru, ka man vecāku uzdāvinās. Man paliks 18 šogad. Jā, es būtībā vēlos vienkārši labāku lietas, lai ir. Tā kā es varētu saukt ļoti daudz, bet galvenais, lai man nenotiek tik sliktas lietas. Also, es pavisam svarīgāko lietu par 18. gadu aizmirst pieminēt. Tā kā, Martin, what the fuck? I came out. Tā ir ļoti laba lieta priekš manis. Tā ir vislabākā lieta, ko es varu pateikt no 18. gada, kas ar mani noticis, bet es jau neuzskatu par tik lielu lietu, lai gan tā ir, bet tā nevajadzētu būt lielai lietai, jo, come on, people, get your shit together, ir 19. gads. Cilvēkiem vajadzētu kamautot ļoti viegli un bez nekādiem, oh my god, vai man draugi man nepieņems, vai šitas notiks, šitas, 19. gadā lūdzu šo salabojam. Jā, es domāju, tas ir viss, kas bija šajā gadā. Paldies, ka skatījāties. Un es ceru, ka jūsu gads būs arī labāks nekā iepriekšējais, cerams. Un es ceru, ka jūs nepiedzīvosiet to, ko es piedzīvoju pagājušajā gadā. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties. Un tā! Hit or miss, I guess